Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE pazīstama ne tikai ar dažādu infrastruktūras objektu izbūvi, bet tā aktīvi iesaistās arī dažādos sociālos projektos, atbalsta dažādus kultūras un sporta pasākumus. Mūsu ikdiena ir saistīta ar skaistākas vidas radīšanu, un doma par to, ka mēs arī kādu vietu pašā pilsētā, mūsu dzimtajā pilsētā Jelgavā varētu sakārtot, radās jau pāris gadus atpakaļ, kad mēs bijām kā atbalstītāji lielajā talkā. Un tā kompānija IGATE nāca ar iniciatīvu sakopt Jelgavas pagalmus un aicināja iedzīvotājus sarosīties un rādīt labu piemēru visiem jelgavniekiem, gan citu pagalmu iedzīvotājiem, gan arī pilsētas uzņēmējiem, lai tie rod iespēju tādas iniciatīvas atbalstīt un visiem kopā paveikt daudz vairāk. Pagājušajā gadā kompānija sniedza materiālo, tehnisko un darba spēku atbalstu Satiksmes ielas pagalma labiekārtošanai. Šajā pavasarī projekts vēl tika turpināts. IGATES aicinājumam atsaucās Nameja ielas 2, 2A un 4 namu iedzīvotāji, kas šeit ir paši izauguši un spēlējušies šajā pašā spēļu laukumā. Šajā kustībā, kur mēs vēlējāmies, lai piesakās iedzīvotāji ar saviem pagalmiem, pieteicās pavisam 9 pagalmi. Nameja ielas pagalms tika izvērtēts un izvēlēts tādēļ, ka šeit bija ļoti aktīvi paši iedzīvotāji. Mēs papildināsim ar savu bruģi un tās lietiņas, kas ir saistītas ar karuseles šūpoliem, tās būs pilnīgi jaunas. Tas būs dāvinājums tieši no mums pilsētai un Namejas ielas iedzīvotājiem. Jautājums, vai būs kas izmanto jauno spēļu laukumu? Pāri ielai dzīvo vēl viena draudzene, viņa arī šeit nāks ar mani. Es domāju, ka tā noteikti būs tradīcija un sākums esam mēs, IGATE, un es ļoti ceru arī uz citiem uzņēmējiem, uz citiem atbalstītājiem, un es domāju, ka mēs varēsim strādāt kopā un darīt skaistas lietas. Pateicoties kompānijas IGATE atbalstam, Nameja ielas 4 pagalmā tika sakārtota zaļā zona, staigājumās takas, demontēts vecais un uzstādīts jauns lietošanai drošs karuselis, izveidota jauna smilšu kaste, šūpoles, soliņi. Un, lai dzīve mazajiem iedzīvotājiem kļūtu vēl interesantāka, tika uzstādīti arī jauni elementi – labirints, āra tāfele, Dambretes laukums un krāsotas plāksnes, lai mazie varētu iemēģināt savus pirmos soļus.